Šo ģeopolitisko izaicinājumu laikmetā mūsu diplomātiskais dienests ir ne tikai mūsu starptautiskā vizītkarte, bet arī mūsu pilnvarotie pārstāvi starptautisko saspīlējumu frontes līnijā. Un vienlaikus motivēts diplomāts ir arī daļa no mūsu valsts visaptvarošās aizsardzības sistēmas. Tomēr kopumā diplomātiskā dienesta motivācijas līmenis un darba apstākļi ir vērtējami kritiski. Dienestam nereti ir raksturīga necaurskatāma lēmuma pieņemšana, īpaši attiecībā uz diplomātu karjeras attīstību, izdabāšana, nereti nekompetentām politiskām iegribām, nepotisms, neiecietība un pat emocionālā vardarbība pret kolēģiem un padotajiem. Vienlaikus diplomātiskajā dienestā jau tradicionāli ir zems bāzes atalgojums un arī ilgstošas sieviešu diskriminācijas pazīmes. Ar šiem likuma grozījumiem varēja visu šīs lietas risināt. Tā vietā ārlietu ministrija, ministra kabinets ir izvēlējies vienkārši nostiprināt varas vertikāli ārlietu dienestā. Un divi piemēri. 7. pants, kas definē atestācijas komisijas darbu. Atestācijas komisija ir tā, kas diplomātiskā dienestā pieņem visus būtiskos lēmumus, sākot no diplomātiskā ranga piešķiršanas līdz rotācijām, iecelšanām amatā, atsaukšanām no rotācijas un tam līdzīgi. Tā vietā, lai atestācijas komisiju padarītu par profesionālu institūciju, kas kalpo kā pamats profesionāla dienesta attīstībai, šī atestācijas komisija tiek pilnībā politizēta. 7. pants grozījumi paredz, ka ārlietu ministrijas atestācijas komisija turpmāk būtu ārlietu ministra tiešā pakļautībā esoša institūcija. Otrs kritiskais elements ir 16. pants. Attiecīgi, tas paredz, ka valsts civildienesta attiecības izbeidzās arī gadījumos, un šis ir būtisks papildinājums, ja ierēdnis, diplomāti vienlaikus arī ierēģi, neizpilda ārlietu ministra vai ārlietu ministrijas valsts sekretāra rīkojumu par pārcelšanu no vienas dienesta vietas uz citu. Kāpēc šis ir būtiski? Es nevaru šo neskatīt kontekstā ar to tiesvedību, kas šobrīd norit saistībā ar vienas diplomātas atsaukšanu grūtniecības vienā no pēdējiem mēnešiem. Diplomāti nepiekrīt šai pārcelšanai, šobrīd notiek tiesvedība, bet šobrīd ar šādu punktu nostiprināt šo varas vertikāli, padarīt vieglāku. Faktiski diplomāta atlaišana no darba gadījumā, ja nepiekrīt pretiesiskai atlaišanai. Un neskatoties to, ka gan tiesa divās instancēs, gan tiesības sargs ir norādījis, ka diplomātiskā dienesta likums neprevalē pār darba likuma normām un cilvēka pamattiesībām. Un šajā gadījumā es esmu pārsteigts, ka ārlietu ministrija šajā brīdī šo virza, un es noteikti rosinu ārlietu komisijai lūdzu šo likumprojektu nolieciet tālā plauktā, visticamāk līdz nākamajam Saeimas sasaukumam, kad būs visās instancēs noslēgusies šī konkrētā tiesvedība. Un tad mēs redzēsim, vai ārlietu ministrijas izmisīgi uzturētie argumenti ir izturējuši tiesu sistēmas pārbaudījumu. Vienlaikus es, protams, ceru, ka rudens nesīs politiskas pārmaiņas. Arī ārlietu ministrijā es neuzskatu, ka tas ir pareizi, ka viens politiskais spēks tik ilgi vada šo kritisko ministriju. Paldies!